sabiedrība var zvanīt pašvaldībai, jo viss šī informācija ir jānodod pašvaldībai vai arī valsts institūcijām. Viens no veidiem, kā var ziņot par šīm konstatētajām nelikumīgajām izgāstuvēm, ir Vides SOS. Tā ir interneta mājaslapa, kurā nofiksēt attiecīgi šo te vietu, kurā vietā ir konstatēta šī nelegālā izgāstuve un norādīt šajā te interneta vietnē. Tikpat labi var zvanīt uz pašvaldības policijai, piemēram, un ziņot arī par to, ka ir konstatēta attiecīgajā teritorijā nelegāla izgāstuve vai iedzīvotājiem tā liekas, ka tā ir nelegāla izgāstuve. Šādā te veidā var ziņot, attiecīgi speciālisti tad noskaidros, vai tā ir nelegāla izgāstuve un rīkosies tālāk atbilstoši noteiktajiem standartiem, normatīvu prasībām vēr. Tātad šo sodus nosaka atkrituma apsaimniekošanas likums, un saskaņā ar šo atkrituma apsaimniekošanas likumu tad arī ir paredzēti dažādi sodi, ko uzliek attiecīgie pašvaldības dienesti, vai nu tā ir pašvaldības administratīvā komisija vai arī pašvaldības policija. Šis detalizēts uzskaitījums ir šajā likumā un attiecīgi var šajā likumā paskatīties. Tur ir gan par nepiedalīšanos atkritumu savākšanas sistēmā, gan par atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās. Tie ir naudas sodi dažādākā apmērā, kas ir noteikti. Tātad, kā ir mainījusies šī atkritumu šķirošana, iedzīvotāji ir kļuvuši apzinīgāki un tiek vairāk atkritumu sašķirots. Jau ilgāku laiku iedzīvotājiem ir iespēja atšķirot no sadzīves atkritumiem papīra, kartona, stikla un plasmasas iepakojumus, ko iedzīvotāji arī dara, sašķiro un izmet šos atkritumus tiem paredzētajiem konteineriem. Papildus tam visam tiek piedāvāt patreiz arī atšķirot bioloģiskos atkritumus un ir izvietoti pilsētā konteineri pie daudzdzīvokļu mājām tieši bioloģiskiem atkritumiem. No pagājušā gada pilsētā ir izvietoti arī konteineri tekstilu izstrādājumu atkritumiem, kur iedzīvotāji jāsaka aktīvi šķiro un atšķiro šos tekstilu izstrādājumu atkritumus un ievieto šajos konteineros. Un ir prieks par to, ka iedzīvotāji šo te iniciatīvu ir pieņēmuši un piedalās. Tādā veidā samazinās nešķirot sadzīves atkritumu apjomus. Tas lielākais izaicinājums laikam jau ir kopējais Latvijai, kas ir nodrošināt, ka līdz 2035. gadam poligonos tiek apglabāti ne vairāk kā 10% no kopējā atkrituma apjoma. Tas ir lielākais izaicinājums, kas ir kopējais. Tāds mazais izaicinājums ir nodrošināt to, lai bioloģisko atkritumu konteineros izmet tikai šos bioloģiskos atkritumus tieši tie, kas ir paredzēti, nevis visus sadzīves atkritumus. Tas ir tāds mazais un es domāju, ka laika gaitā iedzīvotāji pieņem šos atkritumus un arī izmetīs bioloģiskos atkritumus tiem paredzētajos konteineros, nejaucot kopā ar cita veida atkritumiem.